5. janvārī bija Paramhansa Joganandas dzimšanas diena. Un es domāju, ka tā kā kanālā es stāstu par Paramhansa Joganandas mācītajām tehnikām un mācībām, tad varbūt būtu laiks iepazīstināt jūs ar to, kas tad īsti ir vai bija Paramhansa Jogananda. Un šo video es atturējos ilgi veidot, jo ir grūti īsumā aptvert visu, kas viņš priekš manis un priekš citiem ir. Bet pamēģināsim šoreiz vismaz nedaudz ieskatīties. Un es domāju, ka par personu var skatīties dažādi. Var skatīties, kas viņš ir no ārienes, kādi ir viņa darbi, viņa dzīves laikā, ko viņš ir paveicis. Bet vēl viens svarīgs aspekts ir, kas viņš ir iekšienē, kāda bija viņa apziņa. Un, manuprāt, par to vislabāk uzzināt Paramhansa Joganandas grāmatā Joga autobiogrāfija, kas ir joprojām pasaules bestsellers garīgajā literatūrā. Paramhansa Jogananda šo grāmatu sarakstīja un izdeva, manuprāt, 1946. gadā. Un savā dzīves laikā. Jā, tieši tā, 1946. gadā. Un šādi izskatās oriģinālā versija, zilā krāsā. Un šādi izskatās mazliet rediģētā versija. Kāpēc es rādu abas? Šai oranžajai versijai ir latviešu tulkojums, kurš kādu brīdi bija pieejams Latvijas veikalos, bet šobrīd varbūt ir jau ekskluzīva prece. Bet oranžajā versijā ir pāris vietas, kas ir nedaudz izmainītas no oriģinālās versijas, ko redaktori ir izmainījuši pēc saviem uzskatiem jau pēc Paramhansa Joganandas nāves. Tāpēc, ja jūs lasat angliski, tad meklējiet zilo grāmatu, bet nebūsiet neko zaudējuši arī, ja lasīsiet oranžo grāmatu. Un šajā grāmatā Joga autobiogrāfija Paramhansa Jogananda stāsta par sevi, par viņa piedzīvojumiem, viņa jaunībā, bērnībā, jaunībā un jau braucot uz Ameriku pildīt sev uzdoto misiju par jogas un meditācijas izplatīšanu rietumu pasaulē. Manuprāt, vislabākais veids, kā iepazīt Paramhansa Joganandas apziņu, ir palasīt no šīs grāmatas. Tāpēc pamēģināsim šoreiz palasīt no 1. nodaļas un redzēt, vai ir iespējams izlasīt visu nodaļu, vai varbūt tikai daļu no tās. Ra